Jā, sajūtas, jāsaka, protams, ļoti labas ir, un paldies par uzticību federācijai šajā jautājumā. Skaidrs, ka U18 tas ir tāds, pirmais, varbūt tāds nopietnākais līmenis, kas ir ceļā uz pieaugušo izlasi, un skaidrs, ka tā atbildība ir gana liela. Tas kā ies, to mēs redzēsim. Darbs ar jauniešiem, protams, ir savādāks nekā ar pieaugušiem. Dažreiz tas patiesībā ir vienkāršāks, jo jaunieši bieži vien ar atvērtu muti uztver un uzreiz mēģina to darīt. Pieaugušiem bieži vien ir tā, ka ir kaut kas jālauž. Protams, U18 vecums arī ir tāds, ka iespējams kaut kas ir jālauž. Tāpat laikā es ceru, ka tas mums būs jādara vismazāk, ka tomēr puiši spēs adaptēties tajā situācijai, spēs adaptēties tiem vingrinājumiem un tām prasībām, kādas tās būs. Ja. Man ļoti interesē noteikti pārbaudīt plašu loku, un arī tāpēc es negribu teikt, ka jau tagad kaut kāds sastāvs ir skaidrs, jo es zinu, kādas ir bijušas manas jaunības dienas, ja, kurā brīdī es vispār esmu nonācis pie kaut kādām izlases aprisēm. Ja, tā kā es arī nekādā ziņā negribu visus atmest un jau izveidot kaut kādu savu sastāvu, tāpēc es teicu, ka tas kandidātu loks būs diezgan plašs. Ir tā, ka pirmām kārtām tas, ko es plānoju un ko jau pāris klubus esmu apzvanījis, es plānoju izbraukāt tiešām uz visiem klubiem un parādīt ar savu attieksmi. Pirmkārt, ka man neviens kā saka, nepaliks malā. Jā, es gribu izrunāties ar visiem treneriem, kas ir trenē tieši šī vecuma puišus. Jā, tāpat laikā būtu labi arī, protams, aprunāties ar tiem puišiem, kas spēlē ārzemēs. Tas pilnīgi noteikti ir plānots, un tā ir tā lieta, man liekas, kas ir jādara. Tā kā pirmais, ko es darīšu, pirmkārt, ir tiešām apbraukšu visus klubus. Jā, esmu sazvanījies ar Herbertu, esam nedaudz aprunājušies, kas un kā. Herberts arī dotajā brīdī ar ģimeni, kā saka, ir ārzemēs, un nākamajā mēnesī mēs plānojam šeit tikties gan kopā ar viņu, arī federācijā, un saprast, ko un kā daram. Ļoti, man liekas, ļoti labs partners. Es ļoti labi Herbertu pazīstu, protams, un labas attiecības ar viņu ir. Un plus, ir arī padomā treneris, kas varētu būt vēl viens no Latvijā trenējošiem treneriem. Tā kā dotajā brīdī to negribās izpaust, jo vēl nav nekāds apstiprinājums no federācijas. Kā es minēju, man tika palūgts, vai es kaut ko, teiksim, kādu treneri vēl vēlētos, un tad es tam jautājumam esmu izgājis cauri. Protams, sastāv uzmets acis pēc tam, kad tika iecelts, paskatījos tiešām grupu un salīdzināju ar otru grupu, un pēc nosaukumiem likās, ka mēs esam, apmēram tas komanda, viena no tām komandām, kas, teiksim, elites grupā, ja mēs ņemam pasaules čempionātu, visas tās komandas ir būtībā pasaules čempionāta elites grupā gan izstājās. Ja. Tā kā, un šajā vecumā, 18 vecumā, šīs komandas ir kopā ar mums vienā grupā. Ja. Jāsaka, tā būs interesantāk. Ja. Tā ir viena lieta, bet, protams, tev laikā būs nopietni. Protams, izlases formāts, ja mēs atgriežamies pie tā jautājuma par izlasi un par klubu, ja, protams, izlases formāts ir tāds sarežģītāks, lai kaut ko iemācītu dažās pāris nedēļās. Ja, tur ir tas formāts ir sarežģītāks nekā klubā, pilnīgi noteikti, bet tāpat laikā tas arī ir gana interesants, un es domāju, man ir bijusi arī pieredze gan pašam karjerā gatavoties kaut kādām konkrētām sacensībām īsāku periodu, gan arī ne tikai man pašu spēlētāju karjerā, bet arī treneru karjerā.